Šogad, atzīmējot Latgales kongresa 100-gadi un sagaidot Latvijas valsts 100-gadi, mūsu uzdevums ir godināt tos cilvēkus, kuri stāvējuši pie Latvijas valsts dibināšanas šūpuļa. To vidū ir arī Antons, Kazimirs un Benedikts Skrindas, kuru vārdā saucas muzejs Vaboles pagastā. Ekspozīcija Atvērts loks, gaismas ceļš stāsta par šo cilvēku darbu ieguldījumu Latgales tautas izglītošanā un kultūrvides saglabāšanā. Domājot par broļim Skrindam, no Līpas Mukonu Līpom vieji ar broļim Skrindam līdz Daugavai īt. Vai vakar skrīdams tu sadzirdēji, ka jī ar viļņim un zvoņim dzīt? Vai skaņēgūs atbalsus sadzirdēji, kas rudzu druvā ap joņim dzīt? Vai rūzis pie altora īraudzēji, kas jim par gūdu nu prīka zīt? 3 Skrindu dēliem, Kazimiram, Antonam un Benediktam, liktenis bija lēmis kļūt par garagaismas nesējiem, kuri ar savu dzīvi veda latgaliešu brāļus un māsas uz izglītību, labklājību un aicināja mosties, lai sevi apzinātu kā lielu un stipru tautu. Mums, Latgales latvīšiem, vienīgais ceļš, pa kuru vairāk varam īnest gaismas tautā, ir gromatas, avīzes un visaidi roksti. Eiši sakūt, gaismas ceļš ir drukots vords. Skrindu dzimtas muzeja ekspozīcija stāsta par Skrindu dzimtas dzīvi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, laikā, kad Latgale atradās Vicepskas guberņas sastāvā un rakstība savā dzimtajā valodā Latvijas un Latgales teritorijā dzīvojošajiem tika liegta. Tikai škola un laikraksti caur apgaismošanu spēja visdreizokā laikā pamudinot vēl tumsībā un nabadzībā palikušu tautas daļiņu, paskubinot pie dziļokas pašdarbības, pie lielokam revpjom par sevi. Neba maize pati nāca bagātā tīrumā. Graudi tiek molti uz tāvu montojuma 8 akmeņu dzirnavam. Tad samolti milti tika šejoti un izmantoti maizes cepšanai.
sūri, sūri, grūti, grūti pelnīt maizes kukulīti. Nava sūri, nava grūti, lupināt kukulīti. Zīmu bobas to bija. Sagatavoja lints, ko saspriež. Vilnu, tur jau zem pavasara auš. Dīnas gaišokas, saulietes pie, tur aiziet socā saust. Lai varētu uzaust kvalitatīvus audumus, dvieļus, galdautus, mūsu mammas, vecmammas izmantoja linu diegus, vajadzēja labus linus, un te man ir saglabājušies linu diegi. Lini bija saglabājušies vēl no 20. gadsimta 40 gadiem. Šeit Orbidānu mājās mēs te paņēmām tos linus un savērpa šo skaisto linus diegus mana mamma. Ka nav varā. Ko tie rakstīt bijuši? Rakstīt, rožiņam. A tur es kurasi kormaiņēju i dalku, kuram kodija. Как заветническая. Ну вот и самотнем тула, конев, сотя маус пошус. Cik sagu apmēram ir porausts par itim godiem? Nav atpascīt? Nav. Ko tu saprasti sagas? Īsot zabu vēl tagad drušku, atinā kolkazā tu varēja atskrēji, cikot leja vai kūvotu i paudi. Kad tu audi, vot ko tu dīnu tu. Pēdējā laikā jau sakoteņi te pasarodījās tādus jaunī visi šitī modeļi. Nu, īsoka es arī turpinot. Steļļis stovēja vēl uz kasi. Man īpatikos tas darbs, es redzēju vienu, pie vienas tur tolu rodu tādu. Jai bija var šitos oršķietos skaistas. Es domāju, nu ko mani te tikti šito damonta. Nu, atī linu vlaušīs nekas ne ar gludekli, ne ar kodu. Vot šita bija, vot šitots darbs. Vot mēs bērni paturam aiz gola, mama strodova. Nu, redz, tur nevienas grumbeņas nav, vai kā ir, nu, vot atot ar šitu. O, lai būs cik sasa grumbovīs, bet tomēr būs viss vaļā. Kas
vecais broļ, tu par mani stiprokais, olūteņi vecais broļ, tu par mani stiprokais. Es pīdzimu tev atrodu, es numieršu tev atstošu. Es pīdzimu tev atrodu, es numieršu tev atstošu. Olūteņi vecais broļ, tu par mani stiprokais. Olūteņi vecais broļ, tu par mani stiprokais. Tu varēji veiru gosti, mucais pundi orā spērti. Tu varēji veiru gosti, mucais pundi orā spērti. Mācīja man daudz, ka īsi uz kozam šņapsta mute ilgi natur, rei uz laju vākaras nikot nanūrājis. Es to darēju par to 422 nuspēlēju. Darbā jāstrādā ir pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā, piekdienā, ja labi padomā, nu sestdienā, protams, pasancētas bišķīt var. Un tikai svētdienā ir mana brīvdiena, jo tad es atpūšu kādā kultūrā. Palīdzi Dievs visai latviešu tautai, savieto mājās pie Daugavas krastiem, savieto mājās. Palīdzi Dievs mūsu latviešu tautai, dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Ja runā par to laiku, par tautas fronti, pirmām kārtām man būtu jāsaka, tā bija jaunība. 30 gadi. Un tas, ko mēs darījām tanī laikā, diez vai tas būtu iespējams tagad. To ir sokos. Es kā tāds vairāk, tas bija tāds jaunības dullums. Iecamos godus ir izvairs. Man kaut kas jūs zina. Likās, ka jo tomēr dabūtīši. Ja būtu
šitas prots tamā laikā, to varbūt un nedarīt, to varbūt. Pats sokums bija pie Mīšteļu kopu svātkos. Samuša Joņs, Dagojus saka Arvid. Nu, tak Reigā taisa tautas fronte. Kas mēs gluboki? Vajaga. Nu, i vat no to socios. Faktiski, vat pie Mīšteļu kopu, pēc kopu svātku, pie Vortu. Es neteikšu tā kā mūsu viena otra deputāta, kad nu te Latvija jau iet bojā un pēc 5 gadiem jau te Latvijas vairs nebūs uz kartes un nekā. Es domāju, ka Latvija ir jāpastāv. Un būs Latvija, jā? Un ja mēs paši viņu turēsim savās rokās un atdosim sevi Latvijai, tad arī Dievs mums stāvēs. Muzeja sirds ir krājums, bet muzeja dvēsele ir emocijas, ko rada patiesi stāsti. Ar mums muzejā runā ne tikai lietas un priekšmeti, ar mums muzejā runā arī Latgales lauku sētas. Ainava ir viens no nozīmīgiem faktoriem, kas nosaka cilvēku piesaisti konkrētai vietai vai reģionām. Vienlaikus tā ir arī cilvēces kultūras mantojums. Saikne starp cilvēku un viņa dzīves vietu. Latgales ainavas neatņemama sastāvdaļa ir lauku viensēta, ar tai pieguļošo lielāku vai mazāku saimnieciskās darbības teritoriju. Pagastā jau izsenis darbojas prasmīgas audējas. Nāc un iepazīsti aušanas prasmes arī Skrindu dzimtas muzejā. Uz veltnīša katru diegu viens iet pa augšu, otrs iet pa apakšu, lai veidotos šķīriens. Un tad uzsien nītis, paceļot augšā veidojas otrs šķīriens. Un tā izlasa rakstiņu. Tas diegs, kas nav vajadzīgs, nobīdām uz leju. Un kurš ir vajadzīgs, to paceļam augšā. Tur ir tās. Jā, te. Pagrieži šitos, ja? Tomu atļevišķisto, tavs bērns gribu būt, lai dzīvi. Muzeja apmeklētājiem ir iespējams arī noskatīties 2 dokumentālus video ierakstus, kas stāsta par skaisto Latgales tradīciju, kad maija mēnesī ceļmalas krusti tika bagātīgi rotāti ar ziedu vainagiem, un vakaros pie tiem dziedātas dziesmas Dievmātes godam. Vaboli. Tā ir vieta ar savu neatkārtojumu dzīves stāstu, bagāta ar cilvēkiem, kas daudz darījuši un dara savas tautas labā. Vaboles lepnums ir Vaboles ļaudis, kuru dzīves stāsti ir iemūžināti Skrindu dzimtas muzejā skatāmajā izstādē. Izstāde stāsta par cilvēku dzīvi, darbu un Latgales kultūras tradīcijām 20. gadsimta beigās. Ja tu gribi iepazīt Latgali un izbaudīt tās saudabīgo garšu, tad esi gaidīts šeit, Skrindu dzimtas muzejā.